Man Latvija smilšu grauds plaukstā, kā dzintara pērle pukst mana sirds, man spēku dod jūras dzirkstošais vējš un priežu sils burvīgais kāpās. Es ņemu no visa pa druskai un sevī to turu ciet, bet vietā es atdodu sevi, tā jūtos, es piepildīts. Mēs pārstāvam, tā nu ir sanācis, ka es no kaimiņu pagasta Zirām, Inta no Ventspils, bet Tatis vienīgais užavnieks īstais, pārstāvam Užavas pamatskolu, un viņi atrodas burvīgā vietā, kur līku ločus izmetusī Užavas upīte ietek jūrā. Vietā, kur ir ļoti skaistas un tāda reta lieta kā pelēkās kāpas, upīte, kuras krastā ir Užavas liegums, un ļoti skaistā vietā skola, kur būtībā skola ir, kā jau šeit bija vēl vienā pagastā, blakus baznīcai, un arī mums 1. septembris sākās ar svētības vārdiem, labiem darbiem un izturībai, un vieta, kur padomāt arī bērniem par sevi, par saviem darbiem, par savām iespējām. Un tad nu ir tā, ka šis projekts, kurā mums bija tas gods piedalīties, ir devis tādu kā spērienu, tiešām patīkamu spērienu, kur sākumā vietējie un arī paši bērni uztvēra tādu kā, kā jau kurzemniekiem ir tā skepse iekšā visiem, jā, paskatīsimies, kas tā būs pēc tam, sevišķi to jūt piejūrā, bet diemžēl tā ir. Un tad ir pēc tā, kad sākās darbi, kad sāka atrestaurēt telpas, kurā mēs ar saviem 3-gadniekiem, 6-gadniekiem varam pārcelties, tad jutām, ka kaut kas Užavā briest, un briest arī cilvēkos ziņkāri. Ar ko tas beigsies, kā būs, un tagad mēs esam jaunās un skaistās telpās, nevairs vienā nepiemērotā telpā, bet nu jau mums ir vairākas internāta telpas, skaisti izremontētas, jauki iekārtotas, un bērnu skaits arī mums tiešām patīkami. Tas, ka pieaug, nāk arī tie bērniņi, kuru vecāki diezgan skeptiski uz to visu paskatījās rudenī. Un, protams, ka katrs nāk arī ar savu domu, un visi tic, ka būs labi, būs vēl labāk nekā ir, un cenšamies to arī darīt. Un tā nu ir sanācis, ka nākam no dažādām vietām, arī aptaujāt ir dažādi cilvēki, no dažādām vietām, dažādi vecumi, bet pirmām kārtām aptaujas grupa bija mūsu pašu grupas bērniņi. Tātad, ko viņi saka? Un grupas bērniņi saka, ka Latvija tā ir mana grupiņa, tie ir mani skolotāji, tā ir mana ģimene, un tā ir mana Užava. Tālāk ir runāts gan ar cilvēkiem, gados jaunākiem, gados vecākiem, gan ar bezdarbniekiem, tātad dažādiem slāņiem vispār jāsaka. Un atbild būtībā nav ko gar runāt. Jākopā, mēs arī plakātā uzlikām tikai tos vārdiņus, kas vairāk kārt atkārtojās, un tātad tās atkal ir mājas, tā ir ģimene, tā ir vieta, kur atgriezties, un galu galā tā ir tā vieta, kur katrs var izpausties, kur katram ir dota vieta radoši sevi pierādīt, un tas ir jāizmanto. Ko mums pašām nozīmē Latvija? Es negribu no viņas braukt prom, un es neatbalstu. Jo es uzskatu, ka mēs varam dot katrs ļoti maz. Nevajag dot daudz, bet no mazuma rodās tas daudzums. Ja katrs iedosim mazliet no sevis, no sava darba, no savām idejām, tad kopā būs ļoti daudz, un tā būs mūsu bagātība, ko neatņems ne krīze, ne arī kāds cits. Un tas man ir Latvija. Es mīlu savu zemi, jo tā ir mana dzimtene. Tas ir mans darbs, tā ir mana un manu bērnu nākotne. Un es palikšu šeit, un es dzīvošu, un es strādāšu šeit, un es turpināšu, un es rakstīšu jaunus projektus.